Čau visapkārt! Vakardien atnāca man aprīļa paciņa, izņēmu pakumātā un šodien fiksi vēlos savā pauzītē padalīties. Kā parasti kompānija rūpējas ar informatīviem bukletiņiem, šoreiz tas man ir par D vitamīnu, ļoti vērtīgi, apkopojums, ļoti forši. Jo reizēm cilvēki nemaz neiedziļinās, ko dara katrs vitamīns vai katrs produkts, vai ne? Nu, lūk, vienreiz mēnesī, kā minimums tiek pasūtīts kāju krēms, mūsu ģimenē lieto pilnīgi visi. Kāpēc? Tāpēc, ka sākot no pēdu veselības, rūpējamies par savu ādu, bet tai pašā laikā, jūs jau zinat, bosvēlijas iedarbības dēļ mēs viņu lietojam gan sasitumiem, gan iekaisumiem, gan tūskai, ja kā ausis tagad pavasarī sapūš, smērējam aiz ausīm. Kāds ir dalījies, ka pie zobu sāpēm ir vaigu pat smērējis un palīdzējis, tā ka tiešām pielietojums ir plašs, kā nu mēs paši vēlamies, protams, bet pamatfunkcija tās ir tātad veselīgas pēdiņas. Nu, lūk, pirmo reizi pasūtīju lielo iepakojumu ar barojošo kolostrum ķermeņa un sejas kremiņu. Kāpēc šoreiz lielo? Tāpēc, ka nesen vīrs bija pie dermatologa un izrādās mums dzīvoklī ūdens ir tādā kvalitātē, kas sausina ļoti ādu un var izmesties tādi kā sausuma pleķi. Un līdz ar to vajag ikdienā pēc dušas lietot barojošu, mitrinošu ķermeņa kremiņu. Nu, lūk, mēs, protams, nekur nekādās aptiekās, ne veikalos nepirkām, mēs uzreiz izlēmām par labu šim te krēmam. Un, protams, ar mazo iepakojumu ir par maz, šeit ir 500 ml, pietiek visai ģimenei. Viņu tiešām īstenībā viņš tik mitrinoši barojoši diezgan maz vajag, pat vienai kājai, vīrieša kājai. Tā kā redzēsim, cik ilgam laikam mums pietiks, ja dienā lieto, bet, jebkurā gadījumā ļoti parocīgi, forši. Var uzpildīt, papildināt esošo mazo pudelīti vai arī kādā citā mazā iepakojumā, kā nu kuram ērtāk. Nu, lūk, tas par šo. Tālāk pati sev pēc garās ziemas pasūtīju uz labām atlaidēm Second Skin Active kapsulas, kas ir mūsu ādai, matiem, nagiem. Tātad sakārto pēc ziemas mūsu ādas stāvokli un labsajūtu. Ja, tur tādas bumbiņas iekšā, varbūt var redzēt, ja nofokusēs. Tur eļļiņa un bumbiņas. Un viss kopā ļoti uztur mūsu ādas stāvokli kārtībā. Ir saņemtas atsauksmes par matu augšanu, kam bija trausli mati, sakārtoja matu veselību. Par nagiem arī ir rakstīts, ka nagi stiprāki paliekot, lūza līdz tam, tā kā, tiešām jāizmēģina katram, jo uz katra organismu strādā savādāk. Tātad to palietošu. Man uz beigām gāja 2-fāžu līdzeklis kosmētikas noņemšanai. Tas ir mans mīlulis jau nezinu cik gadus. Lūk, tāds te. Sakrata pirms lietošanas. Par cik man pārsvarā tušas ir ūdens izturīgās, šis ir vienīgais, kas man negrauž acis un kas labi noņem. Vienkārši pietura vatas disku, kādas 10 sekundes un bez jebkādas beršanas, smuki vienkārši notīru. Tā kā ļoti man patīk. Tālāk sev paņēmu, arī es biju uz bezmaksas konsultāciju pie kosmetologa un man teica, man ir normāls ādas tips, bet ar noslieci arī uz sausumu ūdens kvalitātes dēļ. Līdz ar to man jāmitrina, tad es lietoju kolostrum toniku, lai to pH līmeni ādai uzturēt, un paņēmu vēl tagad paralēli kolostrum anti-age krēmiņam vēl mitrinošo kolostrum krēmiņu. Man viņi ļoti patīk, tiešām. Tad tik bombīgs sastāvs un rūpes par ādu. Lūk, šāds te moisturizing, jeb mitrinošais ar pumpīti. Nu, lūk, tad es paralēli lietošu gan to anti-age, tur jau maz palicis, un šo te mitrinošo. Tālāk. Bērniem jau uz beigām ir Alvejas šampūns. Šoreiz jau man ir jaunajā dizainā, un tas ir visiem matu tipiem. Bērniem jau es nezinu, cik
cik gadus tiešām pērku šo, viņiem patīk, viņiem svaigums matos, mirdzums, vieglums un nekādas ne blaugsnes parādās, neko ļoti, ļoti patīk. Nu, lūk, tā, un jā, nobeigumā tagad pavasaris, vasaras sezonā šad tad enerģijas tādu ātro bliezienu gribās, tad es paņēmu sešpaku gan sev, gan vīram šad tad nu ļoti, ļoti vajag enerģijas dzēriens. Par šo man ir īsts komentārs, kā es saku, nav sirdsklapes, uz sirdi nekādīgi neietekmē, lai gan tur sastāvā arī laikam ir, neatceros, kas tur bija, nu tur ir jāpalasa, bet man viņš patīk, tiešām nejūtu, ka uz sirsniņu kaut kādā veidā ietekmē, bet tāds patīkama, no viņa ir patīkama iedvesma, enerģija un šeptēšanās, kuram to vajag tagad pavasara darbos iesaku. Nu tā, īsais apskats ir galā, došos tālāk darbiņos. Atā visiem!